Vidēji 2 reizes mēnesī Latvijā tiek noformēts administratīvā pārkāpuma protokols par aizliegtu dzīvnieku valsts izstrādājumu ieviešanu valstī. Kā neatgriezties no ceļojuma ar suvenīru, kurš šķērsojot robežu var tikt konfiscēts? 1973. gadā tika Vašingtonā pieņemta konvencija, kura ierobežo tirgošanos ar dzīvniekiem, gan dzīviem, gan arī būtībā ar viņu izstrādājumiem un, protams, arī ar augiem un augu izstrādājumiem. Vašingtonas jeb citas konvencijas sarakstos ir iekļauta 36,000 sugu. Latvijā šo dzīvnieku un augu izstrādājumi pārsvarā gan nonāk turistu nezināšanas dēļ. Latvijā ir pamatā, teiksim, 2 kategorijas. Viena kategorija ir turisti, kas nezina, ko viņi dara un ko viņi ved. Čūskādu izstrādājumi, šīs pašas čūskas pudelēs un arī korallīši. Tas ir turistu tās biežākās kļūdiņas. Cilvēki mēdz vest mājās visu kaut ko, tostarp arī dzīvus dzīvniekus, un arī varbūt viņi arī paši nav aizbraukuši projām uz svešām zemēm, bet kaut kādā veidā dabūjuši eksotiskus dzīvniekus, kuriem, teiksim, nav šo te dokumentācija. Katrā valstī ir iestāde, kura izsniedz dokumentus. Latvijā tā ir dabas aizsardzības pārvalde, un atliek tikai sūtīt vai nu iesniegumu pa pastu elektroniski vai ar elektroniski apstiprinātu, lai izsniedz atļauju. Tomēr jāatceras, ka ne visos gadījumos atļaujas tiek izsniegtas, jo sevišķi, ja runa ir par dzīviem dzīvniekiem, nevis to izstrādājumiem. Dzīvie dzīvnieki, kas tiek konfiscēti, tādā vai citādā ceļā tie nonāk Rīgas zooloģiskajā dārzā, un tad mēs šeit mēģinām viņus izmitināt. Augi nonāk botāniskajā dārzā, bet savukārt visi šie derivāti izstrādājumi no dzīvniekiem, tie nonāk dabas muzejā. Pēdējā laikā mums ir bijuši krokodilādas izstrādājumi un čūskādas izstrādājumi, kurpes, portfeļi, somas. Diezgan bieži ved arī koraļu suvenīrus, gan mums par lielu prieku pēdējā laikā tas ir retāk. Lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem, izstrādājuma izcelsme ir jānoskaidro jau to iegādājoties. Ja vēlaties nopirkt šo izstrādājumu, tad ir jāpērk vietā, kas jums iedos izcelsmes dokumentu. Pamatā, ja pērk tirdziņā uz ielām pa ļoti lētām naudām, tad ir skaidrs, ka tādu dokumentu nevarēs iegūt, un no tādiem lētiem suvenīriem būs agri vai vēlu jāšķirās, vai nu izlidojot muitas kontrolē, vai arī ielidojot Eiropas Savienībā, tad muita var pamanīt šo izstrādājumu. Citas priekšmetus konfiscētos neiznīcina, viņus izmanto izglītošanai. Tātad ierīko vitrīnas, ierīko stendus, robežas šķērsošanas punktos vai zooloģiskos dārzos. Muzejā jūs redzat, ir liela vitrīna. Tas šķērstojot robežu, ja muitnieks bagāžā pamana kaut ko aizdomīgu, viņš šo priekšmetu aiztur. Un priekšmets nonāk dabas aizsardzības pārvaldē. No turienes priekšmets nonāk pie mums, dabas muzejā, un tad vai no mums uz vietas ir kāds zinātnieks, kas var noteikt sugu, vai mēs meklējam šo zinātnieku, piemēram, Latvijas Universitātē vai kādā līdzīgā iestādē. Noteikti, braucot ceļojumā uz svešu zemi un domājot par to, ko vedīs atpakaļ, noteikti nevajag vest neko dzīvu. Uzreiz vajag saprast, ka suvenīrs vai atmiņa nekad nebūs dzīvs dzīvnieks. 2001. gada nogalē Hongkongā tika konfiscēta un uzķerta milzīga bruņurupuču krava. Tajā bruņurupuču kravā bija apmēram 10 000 dzīvnieku. Tie dzīvnieki bija sapakoti kā malka. Viņam nebija nekādu labturīgie ceļošanas apstākļi, un tāpēc arī tie, kas jau tur bija apakšējos slāņos, tie jau bija viena daļa arī aizgājusi bojā. Dzīvie bruņurupuči tika nogādāti vairākos Eiropas zooloģiskajos dārzos. 15 bruņurupuči nonāca arī Rīgas zooloģiskajā dārzā. Starp tiem bija arī retas sugas, kas nozīmē, ka videi tika nodarīts milzīgs kaitējums. Tomēr starp skumjajiem stāstiem par dzīvnieku kontrabandu ik pa laikam esot arī kāds kurjos. Esot bijis viens gadījums, kad cilvēks nopērk tur, tajā eksotiskajā zemē, pirms prombraukšanas šo te pudeli, iekšā skorpions, atveda mājās, tūlīt tad draugu pulkā taisīs vaļā, bet izrādās, ka skorpions nāk ārā no tās pudeles. Acīm redzot, tikko svaigi viņš tur bija iestūķēts pirms braukšanas. Noteikti tas spirts saucamais ir bijis ļoti, ļoti atšķaidīts, tad rezultātā skorpions kāpj ārā. Jāatceras, ka par neatļautu dzīvnieku vai augu valsts produktu ieviešanu Latvijā var tikt piemērots sods.
Latvijā līdz šim ir piemērota tikai administratīvā pārkāpuma kodeksa sodi, kur ir sods naudas izteiksmē un arī konfiskācija pašam īpatnim, bet kriminālie sodi Latvijā vēl nav piemērota, bet tas varētu notikt gadījumā, ja būtu kontrabanda, teiksim tā, jau mērķēta noteikta kontrabanda lielākos apmēros. Vai jūs zināt visus tās 5600 dzīvnieku sugas, kuras tur ir iekļautas? Nezināt? Nu tad labāk varbūt neriskējiet. Nepērciet neko, kas ir saistīts ar dabu, ja jūs neesat droši par šiem cītas pielikumiem.